Lasām laiks sadarbībā ar apgādu Zvaigzne ABC. Esiet sveicināti lasām laikā Latvijas Rādio 2 ēterā. Raidījumā šoreiz par Raimondu Paulu un dzīves etīdēm, par tām vietām Eiropā, kuras noteikti būtu jāredz, par to, kas ir pretgrumbu diēta, arī par kādu romānu, kur notiek spēles ar nāvi, par mazām princesēm un viņu problēmām, ielūkojoties bērnu grāmatu stūrītī. Beidzot grāmatu apskatu, pievērsīsimies lasāmām balvām un konkursiem. Lasām laika sarunas kopā ar literāti apgādes Zvaigzne ABC projektu vadītāju Kristīnu Ilziņu. Ar jums kopā būšu es, Dzintars Tilaks. Ir kāds cilvēks, kurš savējos satiekot vienmēr uzrunā sakot mojens. Ja? Bet tad tur ir jābūt, kaut kā jāsasniedz laikam tas līmenis, lai tevi uzrunātu ar šo vārdu. Mojens, sveicinot. Šis cilvēks var tevi nobremzēt tavā ikdienas steigā un pat tur uz ielas tādu mazu tā kā etīdi norunāt, ja kaut ko, kas ir iekritis prātā vai kas pa ceļam redzēts, un tas jau ir tas jaukums. Ja? Grāmatas nosaukums ir etīdes par dzīvi, bet jāsāk laikam no otra gala. Tātad Raimonds Pauls, etīdes par dzīvi. Un tātad par Paulu, par mūsu meistro arī iepriekš teiktie vārdi. Grāmata ir ļoti skaista, pirmkārt jau vizuāli skaista, ar Zānes Lūses gleznām, kas ir, manuprāt, ļoti, ļoti veiksmīgi pieskaņotas gan šīm domām klāt, kas papildina. Par ko tad ir šīs etīdes un kā tu uztver šo grāmatu? Man jau šķiet, es gan nepiedaru pie tiem, ko maestro uzrunā ar mojens, bet, man liekas, Latvijā tiešām ir ļoti maz cilvēku, kam Raimonda Paula, man liekas, brīžiem tādi negaidītie izteikumi īstajā laikā un īstajā vietā par to tēmu, kas tiešām ir svarīgi ne tikai viņam pašam, bet arī daudziem no mums ir tie vārdi, kuri tiek apspriesti pēc tam, vēl ilgi pēc tam, tas, kā viņš pateica, tas, ko viņš pateica. Un šeit ir tāds apkopojums, ko Raimonds Pauls domā par dažādām lietām šai dzīvē. Gan tādām ļoti globālām, lielām un svarīgām, gan varbūt tādām, kā mēs teiktu, ikdienišķākām. Šie citāti ir radušies diezgan garu sarunu rezultātā. Šī ir grāmata, kuru vismaz man ļoti patīk, un to gribas citēt. Piemēram, par teātri, jo es tieši nesen biju uz vienu tā saucamo kases gabalu, un pēc izrādes noskatīšanās, pēc 2 kolonu kalpu publika stipri dalījās viedokļos divās tādās diezgan bezmaz vai naidīgās nometnēs. Un tad, ko par kases gabaliem saka Raimonds Pauls? Es novēlu, lai teātriem būtu jauni kases gabali, kas viņus izglābtu, jo lielajām zālēm ir jāpelna. Te mēs saduramies ar kritiķiem, kas parasti pret tā sauktajiem kases gabaliem izturas nievājoši. Taču es uzskatu, ka vajadzētu vēl vienu nomināciju Spēlmeņu naktī – vislabāk apmeklētā izrāde. Kritiķi jau vienmēr uztais, ka publika iet uz tām smalkajām izrādēm, bet tas tā. Ko Raimonds Pauls saka arī par bērniem, tas arī interesanti, jo viņš strādā tomēr ar vismazākajiem jaunajiem talantiem, ar dzeguzēniem. Jā, un izrādās, arī tur pieaugušie strādā, lai maestro neviens dzeguzēns nekaitinātu. Pat bija koncerts ar bērniem. Tur es redzēju, kā pat šitādi maziņi pret mani izturas. Bail viņu skolotājiem teikt, kāpēc jūs mani par tādu bubulu esat iztaisījuši, apmēram tā. Atnāks Pauls, un tad jūs redzēsiet, kas būs. Tā kā tāds policists. Es tagad no galvas savukārt atceros, nevis uzšķīru kādu lapus, tur bija rakstīts, ko viņš ņemtu līdzi uz neapdzīvotu salu. Pirmajā vietā viņš min klavieres, tad to, ar ko zāli pļauj, un tad viņš arī lanu paņemt, un kā trešo līdzi jau šo neapdzīvoto salu. Jā, tāds viņš mums ir, jauks, interesants un rotaļīgs arī pārdomām. Vieta atradīsies šajā grāmatā ar nosaukumu Raimonds Pauls, etīdes par dzīvi. Apakšā mazākiem burtiem rakstīts, nekas nav dārgāks par neatkarību.
Šo zemi bērzu zemi sauc, pie mājas pelēks akmens klauds. Jau sen te jumtā stāķa dziesma skan, un svēta dārga tā ir man. Kāpēc man dziedāt svešu dziesmu, kur svešas skaņas skan, un svešu domu rots? Kāpēc man dziedāt svešu dziesmu, man tuva tā, ko dzimtā zeme dod? Jau sen šo zemi dziesmu zemi sauc, te gaisma akmenī pat augst. Jau sen te Daugapiņas dziesma skan, un svēta dārga tā ir man. Kāpēc man dziedāt svešu dziesmu, kur svešas skaņas skan, un svešu domu rots? Kāpēc man dziedāt svešu dziesmu, man tuva tā, ko dzimtā zeme dod? Jau sen šo zemi tēvu zemi sauc, te mums sen senis dzīvot ļauts. Jau sen te mūsu tautas dziesma skan, un svēta dārga tā ir man. Lasāmlaiks. Šoreiz pie romāniem mums ir tāds diezgan īpatnējs darbs Helēnas Grāntas romāns Spēle ar nāvi, kurš sākas gandrīz vai kā tāds gotisks šausmu darbs. Nu jā, tumši vāki, melni, burti un viss tā vedina domāt, tāds diezgan paskarba grāmata. Vāka noformējums, starp citu, ir jaunā un ļoti talantīgā mākslinieka Artūra Bērziņa darbs. Viņam, ja nemaldos, tagad ir tas arī... Tas pats Bērziņš. Tas pats Bērziņš, kuram ir arī izstāde tagad, vai tikko bija. Es nepateikšu, vai vēl ir. Tas pats Bērziņš, kurš tagad izgājis pasaulē apbaumots par saviem darbiem. Nu jā, kas ir tātad par saturu runājot šajā grāmatā? Mūsdienas, tādi diezgan paprāvi pusauģi, visiem 17, 18, dzīvo Vācijas mazpilsētņā un kādā tādā garlaicīgā dienā Valpurģu nakts priekšvakarā nolemj doties uz meža māju, kur pirms vairākiem simtiem gadu it kā ir dzīvojusi ragana, kura par savām ļaundarībām tolaik ir tikusi sadedzināta, bet viņas namā neviens nav vēlējies dzīvot, tāpēc tas vēl joprojām stāv tukšs un pamests. Protams, no tā ir palikušas tikai sienas, bet pilsētiņā runā, ka tie, kas aiziet uz raganas māju un tur uzraksta vēlēšanos, šī vēlēšanās piepildās. Un tā palaidnīgie pusauģi aizdodas uz šo te raganas māju un aiz tāda tīrā, muļķīgā dzīves prieka un ar domu, ka nekas jau nevar notikt, vēlas, lai aizietu bojā kāda slavena dziedātāja. Un ko tu domā? Tas notiek. Tad viņi nolemj maisam gals vaļā, jāpārbauda, vai tas tiešām strādā. Un vairākas reizes izsakot vēlēšanās, izrādās, ka tās tiek piepildītas tikai vienai no bariņa. Stefijai, kura
principā ir pelēkā pele. Un pēkšņi, lai ko Stefija vēlētos, un nekas labs tas lielākoties nav, tas piepildās dažu dienu laikā. Vai tā būtu kāda prasība pēc kāda cilvēka nāves, vai prasība pēc lielākas naudas. Bet kas tas ir, ka pirmais, kas prasība pēc nāves? Pilnīgs absurds kaut kāds. Prasīt maisu ar naudu, es nezinu ko, ja? Bet tas cita cilvēka nāve. Bet pašā romāna gaitā arī Stefija prāto, ka jā, viņai nes kāpēc, un arī visam tam bariņam šķiet, ka tādai ļaunai raganai, kas reiz ir tikusi sadedzināta, nav jēgas prasīt, lai notiktu kaut kas labs, jo to viņa visdrīzāk neizpildīs. Bet diezgan ātri tie jaunieši saprot, ka šitā spēlīt viņiem vairs lāga nepatīk. Un man pašai ļoti patīk tas, kā romānā viss beigās atrisinās, jo gribu piebilst, ka te nav nekādas mistikas. Protams, tā nav ragana no 16. gadsimta, kas ir izstiepusi savu ļauno kaulaino roku. Kā nav mistikas? Nesaprotu. Jālasa tās spēle ar nāvi, un tad tu sapratīsi, kāpēc tur nav nekādas mistikas. Toties ir ļoti daudz psiholoģijas, un man kā tāda agrīna pusauģa mammai likās interesanti. Ai, nāve, nāve, nāvīte, pa draugam būsim mēs. Tāpat tavs dvašas uzpūtiens reiz mani uzvarēs. Reiz mani uzvarēs. Tu nenāci ļaunā, dusmīgā, bez līkās izskapts nāc. Vai man uz tevi ar kādreiz ir dusmīgs bijis prāts? Tu nenāc tumšā pusnaktī, kad vēji baigi vaid. Ak, kas tik vēlā stundā vairs, tik mīļu viesi gaidai, nāve, nāve, nāvīte, pa draugam būsim mēs. Tāpat tavs dvašas uzpūtiens reiz mani uzvarēs. Reiz mani uzvarēs. Nāc tad, kad siltā saulītē dīkst pirmās puķītes, tad zaļā klusā pļaviņā ar tevi tikšos es. Es plūkšu cīruļatstīņas, tu pīsi vainagā. Mēs skatīsimies pūpolos un debes citrumā. Ai, nāve, nāve, nāvīte, pa draugam būsim mēs. Tāpat tavs dvašas uzpūtiens reiz mani uzvarēs. Reiz mani uzvarēs. Gatavs būs, to uzliec galvā man. Es pasmiešos un izsaukšos, cik saldi gaisā san. Un tad jau vari aiziet tu, gan mani atradīs. Un ļauna vārda it neviens uz tevi nesacīs. Ai, nāve, nāve, nāvīte, pa draugam būsim mēs. Tāpat tavs dvašas uzpūtiens reiz mani uzvarēs. Reiz mani uzvarēs. Reiz mani uzvarēs.
Lasām laiks. Lasām laika turpinājumā par praktisko literatūru, kas veltīta diētai un cīņai pret grumbām, un par kādu lielu ilustrētu grāmatu, kas ir kārdinājums ceļojumiem pa Eiropu. Šis temats, laikam, tā kā uz mums abiem attiektos, ir kaut kāds periods, ka par to jāsāk domāt. Vīrieši parasti tā kā mazāk tam pievērš uzmanību, sievietes tā kā mazliet vairāk par to domā, bet būtu laikam tā, kā ap divi varētu izlasīt šo grāmatu, kuras nosaukums Pretgrumbu diēta. Jā, un sevišķi tagad, kad ziema ir sākusies, svētki ir pagājuši, augsts, un paskatoties spogulī, liekas, ka tā sejas āda ar katru dienu paliek arvien sausāka, krunkaināka, vai kaut kādi maisi zem acīm. Briesmīgi. Bet Šerijas Kļabomas grāmata Pretgrumbu diēta, to recepšu tur pat ir diezgan maz, tikai 75, un tās ir vairāk uz grāmatas beigām. Man vairāk patīk tas sākums, jo pirmā lieta, kas tur ir teikt, ka jūs varat smērēt sev virsū visu, kas vien jums ienāk prātā. Ogas, sēnes, krēmus, viss dārgākos krēmus, placentas un kaviārus un ko vien var iedomāties, un arī visu to, ko nevar iedomāties, bet ja jūs ēdīsiet nepareizi, tad āda to parādīs. Jā, iekšējais saturs nāk ārā, un tas ir tas spogulis, protams, jā. Man likās interesanti tas arī, kā tu teici, jā, pirmajā daļā, ir gan atsevišķi produkti, gan vielas, gan vitamīni, kā tas ietekmē ādu. Ja? Kas tieši atsevišķi izskatīt. Nevis jau ir gatavās receptēs, ja? Un tad tu vari palasīt un saproti, kas būtu vairāk, kas no kā būtu jāatsakās. Protams, par ūdeni, par eļļām, par dažādiem arī augļiem un garšvielām pat, un daudz kas tāds. Un liela nozīme laikam jau arī pirms šīm receptēm, kā es sapratu, ir tomēr bieži vien pieminētā attīrīšanās. Un šeit ir aknu attīrīšana, kam izrādās ir liela nozīme, lūk, arī šim sejas ārējiem izskatam. Jā, tāpat kā aknas attīra organismu no visiem sārņiem, ko mēs viņām tur atnesam ieēduši. Tāpat mums vajadzētu ik pa brītiņam aknas attīrīt, tādēļ vien, lai mūsu organisms varētu attīrīties labāk. Jā, arī tas viss, ko tu teici, un man patīk, ka tieši tāpat kā nav atsevišķi, teiksim, pateikts, ka ēdiet, kaut vai burkānus vai kāpostus vai kaut ko, bet te tomēr ir viss skatīts tādā kopumā. Un, protams, runa ir ne tikai par sejas vai roku ādu, bet tiešām par visu to, lai organisms, lai ķermenis kā vienots veselums, gan justos kā vienots veselums, gan lai mēs pret to attiektos kā pret vienotu veselumu. Kā pret lielāko orgānu vispār cilvēku? Jā, cilvēku lielākais orgāns ir āda, jau to atzīst arī dakteri. Un tas, kā mēs no iekšpuses to savu ādu varam padarīt jauku un mirdzošu pat nejaukajās, pelēcīgajās un augstajās Latvijas ziemās. Varētu teikt, krāšņš materiāls topošajiem, esošajiem turistiem, kas labprāt ceļo pa Eiropu. Atšķirībā no citām grāmatām, kas ir maza formāta, līdz paņemamas ar kartēm, tad šis materiāls, šī grāmata patiesībā ir liela formāta albums. Eiropa, vietas, kas jāredz. Liekas, jau pateikts, ar to ir viss, bet kas tās ir pa vietām un kā tieši ir uzbūvēta grāmata? Grāmatas uzbūve ir samērā vienkārši. Pats pirmais atvērums, tātad bāka iekšpusīt, ir Eiropas karte, kurā, kā tu redz, ir punktiņi. Cik to ir, to punktiņu apmērums? 39, pilnīgi precīzi. Un tad, vadoties pēc tā, kurā vietā jums vairāk gribētos pabūt, var šķirt vajadzīgo lapu grāmatā un apskatīties attiecīgi. Nejauši uzšķiram, ja? Tu uzšķiri kādu? Es pat teiktu, ka tas nav tāds
ceļvežu veidīgais. Es teiktu, ka tas ir kārdinātājs. Tā ir grāmata kārdinājums, jo katrai vietai, kur šeit ir pieminēta un aprakstīta, līdz ir brīnišķīgas bildes, galvenā informācija par to, kāpēc tieši šī vieta ir ievērojama, vai tā būtu celtne, vai tas būtu dabas objekts, vai sakrāls objekts. Kam tāda īpaša uzmanība tiek pievērsta? Vairāk tam, lai tas cilvēks, kurš domā par braucienu, nepalaistu garām tās dažas vietas, kas noteikti ieredz. Smaragdzaļā Īrija. Jā, lūk, īrijas piekraste. Tā nu ir vieta, kur vairāk cilvēki brauc, mūsējie brauc tā kā strādāt, un mazāk kā turisti, ja nu vienīgi brauc ciemos pie tiem savējiem, kas tur strādā. Un arī viņi bieži vien nav pat paskatījušies, kas ir te tuvākajā vai tālākajā apkārtnē. Donegolā, Īrijas ziemeļrietumos, burvīgās Mohēras klintis, Dublina ar Džoisa pieminekli un Molijas Malonas bronzas skulptūriņu. Pat sakot, tādas vietas, kuras mēs varbūt gan ļoti, ļoti populāri turisma objekti, gan mazāk zināmi, tāpat Īrija, tāpat Skotija, Anglijas dienvidaustrumi, paskat Stonehenge kā dzīva. Albionas baltās klintis, kas man savukārt atausta atmiņā no senākiem aprakstiem par atgriešanos Anglijā no tāliem ceļojumiem, kad skatienam pavērās Miglainie Albionas krasti. Jā, vai Albionas baltās klintis. Jā, es tiešām saku, ka šis ir mazāk ceļvedis kā ceļvedis un vairāk tāds kārdinātājs. Ja jūs jau esat bijis Īrijā, tad kāpēc neapmeklējāt Skotiju? Ja grasaties doties uz Dalmāciju, tad turpat blakus ir Plitvicas ezeri. Pa ceļam uz turieni ir Budapešta. Un tā, lai pēc iespējas vairāk to Eiropu iepazītu un spētu pamanīt, novērtēt un priecāties par to skaistumu, kas ir tālāk no mums. Un vēl gribu piebilst, ka te ir atvēlēta vietiņa arī Viļņai, Tallinai un Sanktpēterburgai. Pa pasauli kā cilvēks iet un nedomā, kā iet. Pie sevis klusi dziesmu dzied un nejūt pats, ka dzied. Kaut saule spīd un atkal riet, bet pērkons puķes iet. Tad cilvēks kāds pa zemi iet, bet saule lec un saule riet. Kaut kur vēl viņam jāaiziet, kaut kas vēl neatrast tam šķiet, kaut kas vēl nedzirdēts tam šķiet, kaut kas vēl nedzīvots tam šķiet. Bet cilvēks iet un iet, vēl tālu viņam jāaiziet. Kaut kur vēl viņam jāaiziet, kaut kas vēl neatrast tam šķiet, kaut kas vēl nedzirdēts tam šķiet, kaut kas vēl nedzīvots tam šķiet. Bet cilvēks iet un iet, vēl tālu viņam jāaiziet. Pa pasauli kā cilvēks iet un nedomā, kā iet. Pie sevis klusi
un iet, vēl tālu viņam jāaiziet. Lasām laiks. Raidījuma noslēgumā par grāmatām vismazākajiem, kuri paši vēl nelasa, un par konkursiem lielajiem, kuri daudz lasa un visu zina. Saruna joprojām ar Kristīnu Ilziņu. Bērnu grāmatu sadaļa. Bērnu grāmatu sadaļā ir veselas 3, un visas ir mazajiem, pavisam mazajiem. Tādi, kas paši nelasa, bet priekšā var lasīt, lai cilvēkus ieinteresētu, lai mudinātu. Man liekas, piemēram, vai tiešām tādā vecumā ir jārunā par to, ka Vardulēns ir iemīlējies? Tavu bērnu, kad nāca mājās no bērndārza, nepaziņoja, ka precēsies. Teikšu, kā ir, ka mans vecākais dēls to īso laiku, kad viņš gāja bērndārzā, ik pa brītiņam gan mainīja precību objektus, bet ļoti bieži ieradās mājās ar tieši šādu frāzi: es tagad zinu, es precēšu to un to meiteni. Ko precējas, ko grasījās precēt Vardulēns? Vardulēns vispirms konstatēja, ka viņam kaut kas kaiš, tāda nemierīga sajūta iekšā. Sirds rajonā? Sirds rajonā, Vēdera rajonā, negribās vairs tā vienkārši lēkāt, un tad viņš iet pie citiem zveriņiem noskaidrot, kas tā varētu būt par kaiti. Un tad gudrais zaķis, palasot medicīnas grāmatas, secina, ka viņam tauriņu vēderā. Jā, ka Vardulēnam vēderā tauriņi. Viņš ir iemīlējies. Un tad, kas notiek tālāk? Bet ļoti jauka un ar ļoti mīlīgām bildītēm grāmata, un domāju, ka pat tie vecāki, kas uzskata, ka bērniem par šīm tēmām nekas nebūtu jāzina, es teiktu, ka nekas tāds arī ne par vienu no tām tēmām te nav. Tagad vesels 2 grāmatiņas, varētu teikt, tāds mini-seriāls Mazās princeses stāstiņi. Viena oranža, otra zilgana. Kas ir mazā princese un kas ar viņu šeit notiek grāmatiņās? Mazā princese ir ik viena maza meitene. Un šī te mazā princese vēl ir ļoti maza. Un sākums ir grāmata ar nosaukumu Es gribu savu podiņu. Lai gan patiesībā mazā princese sākumā nekādu podiņu negribēja. Kā jebkura princese sākumā? Jā, viņa vienkārši konstatēja, ka tās lietas ar autiņiem kļūst tā kā nepatīkamas. Un prasīja mammai karalienei, vai nav kāda alternatīva. Un mamma teica, ka vislabākais šādām vajadzībām ir podiņš, bet mazā princese nemaz tā nedomāja. Un tad kā mazā princese pamazām sadraudzējās ar podiņu un kādas grūtības tas sagādāja visiem pils iemītniekiem. Arī redzi bagātīgas bildes. Jā, bildes ir lielas un bilžu daudz, teksta nepārāk daudz, bet sižets raisās. Jā, un bildes ir arī, paskaties, tās bildes ir domātas arī tādiem tiešām pašiem mazākajiem bērniņiem, jo zīmējumi ir vienkārši, un ja mēs parasti uzsveram, ka grāmatas par Sīriju bija ar bagātīgām detaļām, tad šeit detaļu ir maz, un tās ir ļoti, ļoti izteiksmīgas, lai mazam bērnam būtu viegli uztvert gan tās autiņu lietas, gan to, ko var un nevajadzētu darīt ar podiņu, gan tas, kā to podiņu pareizi lietot. Tas viss ir tādās lielās smukās bildēs. Jā. Kas ir otrajā zilajā grāmatiņā? Tu jau redzi, nosaukums ir Es negribu mazgāt rokas. Kas notiek ar tiem, kas rokas nemazgā? Kam rokas vajadzētu mazgāt? Un vai rokas ir jāmazgā tikai mazajām princesēm, vai varbūt ir vēl arī citi cilvēki, kam rokas vajadzētu mazgāt? Tāds bija ieskats bērnu grāmatu stūrītī.